Man gribas jums novēlēt daudz mīlestības un prieka, daudz darba, daudz grūtību. Latvijas bez grūtībām dzīvot nevar, tad viņš nav normāls, tad viņš čīkst, pīkst un sūdzās. Un tikai tad, kad ir daudz darba un grūtību, tikai tad mēs kā tauta jūtamies labi, jo mums ir mērķis, un tad mēs mākam arī viens otru atbalstīt. Novēl arī daudz darba. Un novēl arī visiem mācīties. Vienalga, cik katram ir gadu. Un neviens nesaka, jums vajag kaut kādas diplomas vai certifikātus. Tā mācība jau ir grāmatas. Brīžiem konkrēti cilvēks, no kura var mācīties, ieklausīties sevi, jo no sevis jau arī var, un tad šad un tad ar sevi parunāt, ar ko gan citu. Kā gan kāds cits cilvēks varētu zināt, ko jums vajag? Un kāda ir jūsu sapņi, bet par sapņiem nestāstiet svešajiem. Nevajag plātīties par saviem mērķiem un sapņiem. Viņi ceļā pazudīs. Solīt pa solīt iet pretī savam mērķim. Pie manis brauc cilvēki no daudzām valstīm. Un ticiet man, mums nemaz tik slikti nav. Šodien bija grupiņa no Spānijas, gan latviešu puiši, gan spāņu meitene. Gan puiši vecāki tur ilgas gadus dzīvoja un strādāja. Un arī viņi atgriezīsies Latvijā ar visu spāņu meiteni, kas ir mūsējā. Un lai vairāk nāk, tad mēs būsim vairāk. Un mēs tik jauki samīļojāmies. Tā no sirds. Un tiem, kam šeit ir vieta un māja, šeit arī jūtās labi. Tad, kas šeit nejūtās, tiem šeit vietas nemaz nav. Jāmeklē kaut kur citur. Pavisam vienkārši ir. Mums viss ir iedots, gan medicīna mums ir augstā līmenī. Tas, ka mums jāpārstāj nauda tērēt sliņķiem un dzērājiem, tas ir skaidrs, lai maksā paši, un galā vai tad mums darbs trūkst? Mums trūkst, kas strādā. Kā man šodien stāstīja, ka pat Lido apkalpojošais personāls jau ir no bijušās Padomju Savienības, no Vidusāzijas republikām. Tātad mums nav kas strādā. Kāda te var būt augšupēji? Tātad būs jādara viss, lai tie, kas ir projām, gribētu šeit atgriezties. Un daudziem ir, kur jumtu virs galvas dabūt. Jo vēl ir vecāki, padzīvot var šaurībā, lielāka mīlestība, tad, kad mazāk telpas. Nevis katram savas mājas stūris un pat nesatiekās pie pusdienu galda, katrs paņem savu šķīvi un nozod savā istabā. Vai tā ir ģimene, vai tās ir attiecības, noteikti jau ne. Un ko tik ar ēdienu nevar apēst? Viss to, ko klausās. Agrāk mācīja, kad ēda nepļaupā. Agrāk mācīja ar svešiem nerunāt. Un ko tagad dara? To tik vien dara. Kad izliek internetā savu dzīvi, savu bērnu bildes, tas nav nevienam jāredz. Sargājiet sevi un savējos. Kā tad sevi pierādīt? Mērķus izvirzīt un viņus piepildīt, un tas nebūs vienā gadā. Citreiz varbūt vajag pat 20 gadus. Bet ir vērts. Bet nevis stāvēt un gaidīt, bet iet un rīkoties. Taisn tas, ka šīs pārmaiņas jau sen ir sākušās. Mēs viņus izjūtam fiziski, nebaidoties. Tas, kad ir tik daudz diabēta, tas nozīmē, ka ir ļoti daudz stresa, bet to stresu jau arī cilvēki rada paši. Kāpēc jums jāklausās par prognozēm nākošā gadā? Kāpēc jums jāklausās, ko kāds stāsta, kad Krievi nāks 27. gadā? Nenāks gan, jo viņiem vēl būs jāizdzīvo nākošais gads. Un par izdzīvošanu jau iet arī runa. Un nevajag aizmirst vienu labu sakāmo, kas ir visām tautām, kas augstu kap, tas zem krīt. Tā kā es mostos 3 naktī un 5 ēdu brokastis, tad ar 5 ieslēdzu televizoru un es vienmēr izdzirdu to, ko man vajag dzirdēt. Un te bija viena nakti.
Nu, bija tur tās dokumentālās filmiņas, uz 100 gadu droši vien naudiņu dalīja, tur tas Latvijas kods. Kad viens vīrietis Latgalē saka, kad Latgalē pazudīs katolisms un alkoholisms, tad Latgals sāks plaukt un zelt. Es viņam pilnībā piekrītu. Jo kā var iet dzert, sist sievas, aiziet uz baznīcu, izsūdzēt grēks, iet mājās un darīt atkal tālāk. Kaut kā neiet ar cilvēku mīlestību kopā. Un kā gan tāda cilvēka spēja vispār baznīcā kā aizpērt? Kaut kas tur nav kārtībā. Nevis mazāk agrāk nebija. Grēkojam mēs visi. Mēs esam tikai cilvēki. Ja mēs kādam nodaram pāri, mēs bieži to izdaram arī neapzināti, ātrumā, emociju uzplūdā. Tad ir viens jauks mazs vārdiņš – piedod lūdzu. Ko noteikti vajag pateikt? Tas tāpat kā piedzimst bērniņš, kad sieviete koncentrējās tikai uz bērniņu, lūdzu, mīļās sievietes, neaizmirstiet, ka jums ir arī vīri, kuriem arī vajag uzmanību. Neatstumjiet savus vīrus no bērnu audzināšanas, viņus vajag iesaistīt, jo tēvi arī bērniem ir vajadzīgi. Bet mums ir tā tipiskā latviešu sieviete, kas domā, ka viņa var izdarīt ātrāk, ka viņa var izdarīt labāk un skrien visiem pa priekšu. Bet viņa nepadomā, ka tādā veidā viņa pazemo savu vīru un savus dēlus. Tas pat prātā neienāk. Un to dara arī sievietes. Jā, tas ir tāds netikums, ka tu domā, ka tu visu vari labāk un ātrāk. Tā ir augstprātība, lepnība un iedomība. Arī tādā veidā tas izpaužās ģimenēs, sabiedrībā, darbu kolektīvos. Bet ja mēs daram kopā, tad sanāk labāk un ātrāk, un prieks arī vairāk. Tad novēlu jums nākošajā gadā visiem turēties kopā. Un ticēt gan sev, gan savai tautai. Un nevienam neļausim zākāt savu valsti, savu tautu un savu rītdienu. Ticēsim sev un savējiem. Lai mums ir stipra šī ticība gan sev, gan mūsu valstī, kas arī esam mēs, nevis kaut kas mistisks tur Rīgā un citur kaut kāda province. Nē, mēs visi esam kopā. Tā, mēs esam kopā.